no čuču mūžas. Rūķi stāstiņš, gan mazi rūķi, kuri vēl nav parādījušies, gan arī es, rūķīšu krustmāmiņa Kristīna. Mīļo māmulī, tu atceries vēl to brīdi, kad tavs bērniņš kā zelta puteklītes no dabas augstumiem iekrita klēpītī. Un tu nevarēji vien sagaidīt, nu kad tās mazās pēdiņas varēs beidzot spašas pēc solīšas, kad tās mazās rociņas, kā āblies iet pumpuriņu rūžainās, kad tās beidzot varēs paša darbiņus darīt, kad no pamperiem tiks laukā, kad pirmo vārdiņu teiks un varēs saprast, kas bērniņam sāp, kad viņš raud, vai par ko viņš priecājas. Un lūk, nepagāja neilgs laiks, kad klāt ir jau bērnu dārza izlaidums un tik ciet māma. Nepaies neilgs laiks, kad māmai teiks puika, mamma, tu man nevar šo citu puiku skatās. Bet es jums novēlu, lai jūs bērns, jūs tomēr bučo visas skolas priekšā. Un apliecina, ka jūs esat vislabākie vecāki pasaulē. Nevienam tādu nav, kā tieši jūsu bērnam. Kas varēja pārsteigāt to dižanu pasaulīti? Man Dievs atvēlējis mazu tēvu novadību. Kas varēja izmērīt to dižanu saules mūžu? Man Dievs atvēlējis mazu saules kataliņu. Ne man bija diža rata, ne man zelta sudrabiņa. Man Dievs atvēlējis visu savu mīlestību. Jūs esat tie laimīgie, kam Dievs šajā pasaulē ir devis bērniņu, vai lielāku mīlestību vēl var atvēlēt, kurš būs mūsu ceļa turpinātājs, kurš pabeigs tos darbus, kuriem mums pietrūks spēku, un varbūt arī piepildīs tos mūsu sapņus, kuriem mums pietrūka drosmes. Lai jums jauka šī novakara kopā ar mums visiem. Lai skan dziesma jūsu brīnumam un jums visiem lielākais brīnums. Ai brīnumu pasaulē daudz, vai zini, kā lielāko brīnumu sauc, kas ūdenī plīvo, kas virs zemes iet, kas zem zemē dzīvo, kas debesīs dzīvo. Ai brīnumu pasaulē daudz, par lielāko brīnumu dzīvību sauc, tā cilpiņā jūrā un sūdiņā tak, un taķības logā un secība dāk. Ai brīnumu pasaulē daudz, bet lielākais brīnums ir tas, kā tu audz,
pasākumi, kas tautās, protams, Novadas pašvaldības, vidusskolas izglītības iestādes mūsmās 2012. 2013. mācību gada izlaidums. Šogad mums iestāde absolvēja 26 absolventi. Viņi saņems, kā jau Dīna teica, otro savā dzīvē apliecību un ir gatavi uzsākt skolas gaitas, jo pirmais posms izglītības sistēmā jau viņiem noslēdzies. Tas gan bijās tā diezgan interesanti trēnīgi kopā ar skološanos, bet nu tāda ir tā mūsu dzīve. Tātad esat laipni gaidīti arī nākošais bērngājas pasākumos. Un pasākums var Saule kā olas dzeltenums mirdzēja pāri pasaulē, pa viņas stariem uz zemi nāca mazi cālēni, un viņi visi bija saule un mīlestības sapņi.
viņas dotas. Nu, vai krītu saulītē lecot, tu māmiņu uzlūkotu. Bet māmulī teica man, pasaki lūdzu, nu, kā man rociņas dotas? Nu, kā lai darbiņu darītu? Māsiņu auklētu un māmiņu apmīļotu. Bet māmulī teica man, nu, pasaki lūdzu, kā man mutīte dota? Nu, redz, bērniņu, lai maizīti ērstu, dziesmiņu dziedātu un māmiņu nobučotu. Bet māmulī teica man, pasaka lūdzu, kam man sirsniņa dota? Lai it visus, kam sirsniņa sāp, tu bērniņi mans pažēlotu. Mīļo mammīt, no tevis tā labā sirds. No tevis bērniņš uzzina, kā uzsmaidīt pasaulē, kā līdzjūst tam, kuram sirsniņa sāp. No tevis tikumiņš, darba tikums, no tēta. Un tagad, kad bērns metīs aizvien lielākus lokus projām no mājām, vai nu mazāk priecēs sirds mammītei, nekā tad, kad viņš vēl māziņš bija tepat glāsta apskāvieni tālumā. Gribējām pasargāt paņēmām klēpītī, saspiedām cieši pie sirds, un bērniņš bija drošībā. Aizskrēja par tālu, pasaucām atpakaļ, paņēmām pie rokas. Bet nu pat skola un draugi virdīs plašākus lokus. Bet jo plašāks loks no mājām, jo vairāk trīcēs mātes sirds, tā tautas dziesmiņa. Tā tak ir vienreizēji pareizi, vai ne? Mazi bērni, klēpi spiež, lieli bērni, sirdi spiež. Jā, mammītes, nu gatavi. Tagad tās ir trīcēs vēl vairāk, un tikko bērns prom no mājām, mēs jau pie loga skatāmies, vai neparādīsies taciņas galā, ceļa galā. Māte savu bērnu gaida visu mūžu. Lai cik gadu nebūtu mūsu bērnam, mēs vienmēr mātes sirds lūgs Dievu par bērnu, baidīsies par bērnu un priecāsies līdz ar viņu. Bet ja mums būs stipra ģimene, mēs vienmēr savus bērnus spēsim pasargāt. Viņiem būs, kur atgriezties. Un tāpēc šodien es gribu īpaši uzrunāt bērnības daļā. Ļoti svarīgi ir vecmāmiņa un vecais teicis. Vēl paciem rokas, kam ir vecmāmiņa? Kam ir divas? Tā. Paciem rokas vecmāmiņas zālē. Tā, ļoti labi. Paciem rokas laupīši. Dikti mādes tās rokas. Pāriciniet. Tā, ļoti labi. Bet varbūt vecmāmiņa kādam ir. Kam ir vecmāmiņa? Mīļi! Vai Dievi, jūs esat miljonāri! Klausies, var krāt naudu un visu, ko nopirkt veikalā, bet ja tev nav vecmāmiņas, tad nekāda valūta nelīdzēs. Tāpēc, ja kādam ir vecmāmiņa un vecais teicis, un ja vēl vecmāmiņa, tas ir miljonārs, pilnīgi, nu tad sargāsim viņus. Palīdzēsim Almītei un Alpītim visus darbiņus padarīt, lai viņas piedzīvo ne tikai šo izlaidumu, bet vēl daudzus, visas augstskolas un doktorantūras un kāzas un visas citas prieka brīžus. Esiet ilgi kopā ar šiem bērniem, kam jūs ļoti esat vajadzīgi. Lai mums ir stipra mūsu dzimta, krustāvi, krustmātes, visi palīdzēsim, lai šie bērni būtu laimīgi. Un tagad skan saulītes ģimene. Lūk, un mēs visi iemācīsimies, jo jādzied būs jums, jādzied būs audzinātājiem, jādzied būs visiem zālē. Ja kāds nedziedās, un es redzēšu, ka nedzied, es izsaukšu pie mikrofona vienu pašu dziedāt. Labi? Tagad sarunāšu. Visi bērni dar man līdzi. Skatāmies uz mani. Un tagad vienkārši pašlūkojamies zālē. Esam saulītes ģimene, mammīte, tētis un es. Nav citas ģimenes mīļākas uz visas pasaules. Mēs esam saulītes ģimene, mammīte, Alvīts un es. Nav citas ģimenes siltākas uz visas pasaules.
viņa brālis un es. Nav citas ģimenes jaunākas uz visas pasaules. Mēs esam saulītes ģimene, Krustmāte, Krustāvs un es. Nav citas ģimenes stiprākas uz visas pasaules. No saulītes tiešām apgulāta, es esmu vismazākais zariņš, un visi man saka, maidu man saka, tu esi man saules stariņš. No saulītes tiešām apgulāta, es esmu vismazākais zariņš, un visi man saka, maidu man saka, tu esi man saules stariņš. No saulītes tiešām apgulāta, es esmu vismazākais zariņš, un visi man saka, man saka, tu esi man saules stariņš. No saulītes tiešām apgulāta, es esmu vismazākais zariņš, un visi man saka, man saka, tu esi man saules stariņš. Vienreizēji nē, kur tu tagad rīko? Es? Jā. Es sacerēju savu apsveikuma runu. Ak, tu apsveikuma runu? Es cerēju, un māsiņa Kika pierakstīja, un tad, kad man bija jānāk šupu, tad viņi man nedēļ to pierakstu. Un vispār viņiem nemaz nemāk rakstīt, bet viņi man pasaka, ka es nemāk lasīt. Nu, tad tev būs no galvas jāsaka savu runu. Jā. Vai arī no sirds? Es arī tā teikšu, no galvas un no sirds. Jā. Nu, tad es jūs visus, lielus un mazus, īsus un garus, tievus un vecākus un pavisam resnus, dos ar brūnām kurpēm, ar melnām kurpēm, ar zilām kurpēm, ar baltām kurpēm, ar sarkanām kurpēm, ar brūnām deķiem, ar baltām deķiem, ar zilām deķiem, pavisam deķiem, ar brūnām acīm, ar zilām acīm, ar smaidīgām acīm, ar aizvietām acīm, ar brūniem matiem, ar gariem matiem, ar īsiem matiem, ar melniem matiem, ar ziliem matiem, ar zaļiem matiem, pavisam bez matiem. Vārds sakot, es jūs visus šodien apsveicu! Izcili! Jā, kā varēja drusciņi īsāk. Nevarēju. Nevarēja. Kādam es nebūtu pateicis. Tev vajadzēja viss, jā. Nu, tad tagad mēs varam sākt? Jā, drīz. Tagad man krustnomīgi vajag kaut ko uzēst, citādi man nav sākt turpināt. Kiki, vai tu esi lasīt? Tagad viņš iet svētku pasākums. Nu, lai viņš šiet, es baidīšu, tad es arī esmu. Nu kurš tad te ēd svētku pasākumu laikā? Nu, krustmami, bet es uz maziņus jau varu. Tu domā, ka tik maziņas, bet... Jā, varbūt ar, ka mammas baro svētku laikā arī, vai ne? Jā. Nu, labi, izņēmumu kārtā, bet man... Tu paskaties tev kabatiņā, tu nav kaut garšīgs kaut. Man taču nav priekšaudu svētkos, kādu kabatu. Nu, Tas pat ērpu bez priekšauda. Varbūt jau varētu būt pankūka vai kaut kas tā. Nav. Jāgaida pēc tam svētku kliņģers. Jā, bet es nevaru gaidīt, man vajag tūlīt. Nu, tas, ka nekā nevar palīdzēt. Jā, bet kaut kas jādara. Nu, Kiki. Nē, nu. Krustmāmi. Nu, Es šorīt sapiku vienu mazu putniņu. nu. Redzi, viņš kaut ko uzdāvināja. Rūķi, Kiki,
Viki, Jā. tas nu gan ir maz putiņš, kas izdzēs šo olu. Nu, jūs esat mācījušies, kas tad dēļ tāds ols? Vista pīle zoses, vai paliņa, bezdurīga? Nu? Zaķis? Nu? Strauss, nu pilnīgi pareizi. Ne tas, kas pirmīt skanēja valši, ne strauss, bet strauss, ja? Jā. Nu re, un tagad, ko tu gribi ar to olai darīt? Tagad krustmāmiņ, tu man sako šito oliņu ar cukuru. Tagad? Nebūs par lielu tev? Nē, krustmāmiņ, iesākumā man pietiks. Nu labi, nāc man taustiņu rūķīt palīgā. Jā? Tur krūzi, nu nekā nevar darīt. Ja viņš tik maziņš, tad jābaro. Jā, es nevaru izturēt. Jā. Piedošana, nu, labi, sit tu, es turēšu. Nu jā, rokas krūp, paskaties, tu saplēs krūzi. Nu tā. Cit kaut kur cietāks. Oi! Es tev neesmu nekāds cietpaulis. Nu, tak jau vai pieni. Cik liela dzeltena un gandrīz pilna krūze. Jā. Cik cukuru? Nu, cik tur iet iekšā? Nu, tad es nevarēšu apmaisīt. Nu, labi, tad vien karoti. Labi? Pa. Vai tad tā ir karote? Jā, tā ir koka karotīte, ļoti skaista vēl ar zīmējumu. Tā ir kaut kāda skabārga. Redz, kur ir karote. Nu, tā jau gan ir pavārnīca zupskausiņš, vai ne? Nu, tas nekas, ja vajag var vērt arī cukuru. Var. Var? Nē, pavārnīca nelien cukuru traukā. Ui, kāpēc tās cukurtraukus taisa tik maziņu? Tāpēc, ka pietiek ar 3 mazajām karotītēm olē, vai ne? Jā, bērnzini. Nu, es varu. Labi, vēl skaitu. Vienam. Cik karotītes bija? Viena. Nebija viss 3. Es netuvāk sēdēju, es labāk redzēju. Bija viena. Nekad nebija 3. Jā. Gudrnieks jau var redzēja, kā te sauc. Kristers ar domā, ka viena. Nu, karotīte jau tiešām bija viena. Bet cukuru es piebēru cik reizes? Tu varbūt vienu konfekti arī vari 3 reizes apēst. Kiki, es varu 3 konfekts vienā reizē apēst. To jau. Parādi! Nav man tagad. Tad dabū kaut ko. Jā? Rūķīt taustiņu. Uz kurien tu tagad ej? Vai tad tev ar prātiņu nav? Kā te nav? Prātiņš ir, konfekšu nav. Es jau jums aizmirsu pateikt. Rūķīts taustiņš kaut arī ir pieauguši cilvēku augumā, kad viņš uzvelk rūķi bikses un uzliek rūķi cepuri, viņam ir jāuzved stāvā uzved bērnu. Un kā uzved bērnu? Dzirdējis! Nu, tad nav ko staigāt tagad koncerta laikā. Nē, visu olu. Es ēdīšu. Ko tad tu sūti pēc konfektēm? Viņš jau neku. Tā ola nepaliks veca, ka tu tik ilgi pūli. Paklausīs, tu nepaliks vecs, ka tik gudru runā. Cukurs vēl nav izpusis. Ui, Nu, paklausies. Bet vēderā jau arī var izskausēt to cukuru. jā, zini, mans pēc pagaršo. Nu? Nu, pagaršoji jau, nu vēl. Nu, Mēs te esam nākuši saņemt apliecības, apsveikumus un dziedāt, un nevis teikt, kā teidomu. Man saka daudz labāk garšo, ka tu bavu. Reka, tik smuki audzinātājs, lai viņš ēdolu tagad, audzinātājs smuki veids tikai maziem cālīšiem, kuri pūkāji atskrēja mammītei, un nu tie cāļi ir no čāmala laukā, vai ne? Nu jā, un čāmals ir palikuši dārziņā. Čāmala cālim neko neļauj darīt, vai ne? Nu, lūk, un audzinātājs palīdzēja no čāmala iztikt laukā. Mēs ceļamies augšā, un mēs visi pacietosim. Ļoti labi, čau,
čau, čau, maliņa, čau, cālīši vairs mazi nav. Čau, 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 maliņa, čau, cālīši ir lieli jau, mēs griežamies, bet jūs tāpat pamājiet mums, labi? Aiziet! Saules les no olas laukā. Čau, 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 maliņa, čau. Tu pasauli jaukā. Iešu es uz skolu tau. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši vairs mazi nav. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši lieli. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši vairs mazi nav. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši lieli tau. Vaļā visas vēl tu kājās. Skolas, vecos nav. Čau, maliņa, paliec mājās. Es uz skolu teju. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši vairs mazi nav. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši lieli tau. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši vairs mazi nav. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši lieli tau. Visīš! Kamēr lasa mazais cālis, burtus kopā ABC. Ikvērājas lielas draus, čītas kopā ABC. Tagad citādā rīgāci. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši vairs mazi nav. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši lieli. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši vairs mazi nav. Čau, 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 maliņa, čau. Cālīši lieli tau. Vadītāja Daina. Daina mums ir lielā mamma, kas par visiem ir mamma, par visām audzinātājiem, auklītēm, saimniecītēm, vai ne? Bet vai pat tiešām mēs saņemam atestātus? Nē, mēs atestātus nesaņemam, mēs saņemam apliecības. Bet man zālē ir viens liels lūgums. Iestāde vienosies, kad izteikšot apliecības visiem bērniem. Jāprastāt, jūs piekrītat tam, jā vai nē? Dūda izēja laukā, ārā te koridoram pasaka, ka mēs esam izlaidīgi. Skaļāk, 3 nedēļas! Nu, tad mēs laikam varētu sākt, vai ne? Viena trepīt zemākajai. Tā, šogad apliecību par iestādes veikšanu. Evelīna jauka, interesanta, draudzējas ar visiem. Ar viņu ļoti forši spēlēties. Ja kāds bērns ir bēdīgs, viņu iepriecina. Redz, kāda ir Evelīna, nu? Bet vai man arī tur ir apliecība? Es tagad arī esmu gatavs skolā gājējs. Pagaid, Rūģīt, Kiki, bet tev vispirms jāiet bērnu dārzā. Nu, ko tu nevar tā uzreiz skolā? Nu, redzi, bērnu dārzā vispirms jau pirmais, ko iemācās, tas ir apģērties. Es esmu apģērbies. Nu, tev gan kaut kas ir pazudis. Man? Jā. Man nekas nav pazudis. Nu jā, nu kas tad tas ir? Tā ir kāja. To nu mēs redzam, bet kur tev ir zābaciņš? Kājā. Bet kur ir otrs? Nu, tas jau ir otrs. Ak, tas ir otrs, te kur ir pirmais? Turpat, kur otrais. Nav viss. Ir gan. Paskaties. Nu, Nu?
Nu, ej pameklēt, ja? Neko, tagad man jau apsolīja apliecību iedot, un tagad man saka, man jāiet. Neko tev nesolīja. Solīja. Kas solīja? Solīja, tad tikai solīja apliecību? Vai bērniem vispirms ir jāiemācās apģērbties, paēst? Jā? Un ne tikai. Nu, vienalga, man te patīk, ja es aiziešu, prom, tā jau es riktīgi nedabūšu to apliecību. Jūs arī neklausat mammu? Ai, nu, ne. Protams, es tā, kad dabūšu apliecību, tad es iešu. Nu? Atradu. Ko tu atradi? Zābacī. Ne jau tur. Kur tad? Te. Kur? Zābacā. Nē, vienreizēji. Patiešām, kāpēc zābaki jābāž kabatā? Lai nepazūd. Nu, jā, nebūtu ieliks kabatā, varbūt būtu pazūdis. Varbūt uzvilksim kājas. Nu, labi. Ai, Nu? tu nekutināsi. Es taču tagad nenācu kutināt, apģērbamies visiem nekā kājās korpus, nu? Nē, vakar liekas, ka tu kutināsi. Nu, nē, es tik uzvilkšu, taču. Nē, tu kutināsi. Nu, paskaties, redzi, tev tūlīt tur nofotografēs. Kurā vietā? Ui, beidz kutināt! Ui, beidz kutināt, lai mani vaļā! Ui, grūti, labi, es tūlīt novilšu! Beidz kutināt mani! Ui, kā beidz kutināt! Jāi, beidz! Krustmāmiņa! Krustmāmiņa sen jau aizgāja. Uz kurien? Uz Čurčumojušu. Aha! Nu, redz, kā tu mānījies, ko? Nu, vai jūs ar tā no rīta ģērbāties? Nu, jā, tā jau mamma būtu darbu nokavējusi. Nu, ko? Redzi, mīļo rūķīt, tātad vispirms dārziņā iemācās visādus darbiņus, bet uzdāvsot ar mākam. Ceļamies augšā, puķis uz krēsliem. O, klip, klap, klap, kalkulets, visi rūķi, jauns, labs, vecs, mītēji, talantīgi, bērni. Pasaules papēdīti. Lai viņš paskatās, jā, papēdīt. Tas ir mūsu kurpnieku meistars. Jā, viņš taisa katvēdiņām čīpiņš, visiem rūķiem zābaciņus, nu, radām rīts, kāds tev ir. Tu mums pasit ritmu, ja? Jā, nu tad, aiziet. Visi rūķi viens vai tas, kurš vēl paliks mājās, tādas kurpes padusē, zābačiņi kājās, tādas pāri plecām, tā kā zīšanas. Šonakt visi lūpti tiek, puķu zaļo pārlē, klik, kalkulets. Visi rūķi, jauns, maigi, vats, klik, kalkulets. Visi rūķi, jauns, maigi, vats. Laucis mažīgo, spēlējams jūras, kamēr silām pupītē, cauras pīdos olas. Atpēdiņu dalītā, sūpās taču bērnus, lai mums ar visam pēdiņā, pats opīrās bērnus. Klik, klak, klak, pulpieciņš, tūdēļ laukās teiksies viņš. Klik, klak, klak, pulpieciņš, tūdēļ laukās teiksies viņš. Gaida pīsi zāvākā, pazaudējums tiesi. Nu, ko tagad darīsi, ko? Nu, kur tu šī placies? Kamēr tā šorītis, zāvacīņi līti, Hipā kādā tiesīti, savs par tavu slīti. Klikā, klak, cikā daudz, patērīti, pārkā daudz. Klikā, klak, cikā daudz, patērīti, pārkā daudz. Paldies, atceļamies! Mīļie vecāki, vai nu jums ir talantīgi bērni vai audzinātājs brīnišķīgi strādājuši ar viņiem? Bet es visu māku izdarīt, nu, ar pirmo reizi. Skolā tur būs pavisam viegli. Nu, tad nākošie 5. Ogi. Puķis. Bet to jau māk arī zvēri un putniņi. Bet kas tad ir viena lieta, ko tikai cilvēki māk? Ko
Ko lasīt? Grāmatā burtiņas, jā. Redzi, Ruģi? Kiki? Kiki? Kiki, tu nedzirdi, ka krustmāmiņa vispārējie tev sauc? Jā. Es nedzirdu. Es lasu. Tu taču nelasi ar ausīm, bet ar acīm. Nu jā, bet man vispirms ir jādzird tas, ko es izlasu. Un ko tu tur lasi, ko? Grāmatu. Parādi. Kas te ir? Parādi. Nu, Vai! Tu ko tu? taču tā grāmatu otrādi apgriezti. Kas te notiek? Nu kā, es jau pats apgriezu. Es jau no viena gala biju izlasījis, tad es gribēju redzēt, kas no otra. Tu gribi teikt, ka šī grāmata ir izlasīta? Jā. Nē, mīļais draugs. Šī nav izlasīta, bet nolasīta grāmata. Nolasīta nost no vākiem. Kāda tu šitā, ko? Nu, Redzi kāda grāmata? Nu, redz, jā. Nu, laba grāmata. Nav viss. To nav lasījis. Nekāds grāmatu draugs. Jums ir šitāds būs izlasīts vai nolasīts grāmatas? Kāds jums būs? Gribu zināt, kāda starpība, ko? Nu? Parāda māsiņas grāmatu. Nu, šī grāmata ir izlasīta. Un šī ir nolasīta. Redz, kāda starpība. Šo ir lasījis grāmatu draugs. Šo ir lasījis, nu es nezinu, kaut kāds Mils Lutavs. Ne, es to lasīju. Tad tu esi tā Sivēna asta. Kāda aste man nav nekādas astes? Jā, bet grāmatai gan ir atrullējušās Sivēna ausis. Kā tad tas gadījās, ka lapiņām tāds ausis atrullējušās? Nu, es taču nelasīšu tikai vienu lapu, es jau pāršķiru. Un kā tu pāršķiri? Nu, tā kā visi. Nu, piemēram. Nu, tā. Tu, un tad aiziet. Tu, aiziet. Tā. Tu. Nu, kurš māk pāršķirt bez pirksta slapināšana? Jā, noliec puķīt, nāc parād. Kā tie sauc? Evelīna parādīs tūlīt. Skaties, Kiki. Nu. Tā, redzi? Arī Litvīgs pirksts. Nav viss, viņa ir tīras rociņas, vai ne? Jā! Nu, redzi, Rūģīt, Kiki, kā vajag pāršķirt. Nu, kāda tev vēl, ne tikai tev lapām stūri, bet tev lapas pat ir salocītas. Kāpēc atlocīt stūri? Nu kā, es jau visu grāmatu uzreiz nekad neizlasu. Lai zinātu, kurā vietā man jāsāk, tad es atkal sākšu, tad es atloku stūrīti. Un tur arī sāku. Ko var ielikt grāmatā, lai zinātu, kurā vietā paliec? Nekā grāmatā nedrīkst zīmēt. Nevis zīmēt, bet uztaisīt grāmatzīmi un izgriezt. Jums ir jau grāmatzīmes skolai? Bet daudz grāmatām vajadzēs, vai ne? Jā, redzēji ko? Nu, zināt, ka mēs aizbrauksim uz skolu parādīt Ruķītim, Kiki, kādas mums grāmatzīmes, jā? Labi? Un kā tev gadījās tev grāmata no vākiem izkrita? Nu, tu paskaties, ja tā grāmata ir liela, redzu man īsas rociņas. Kā tad es viņu varu noturēt? Locīgi uz otru pusi? Protams. Kas skolā būs, uz kā varēs grāmatu uzlikt? Uz galda vajag Es jau uzlikt. nevaru visur nesāt galdu līdzi. Nu, klausies, nu tā aiziet pie galda un uzliec grāmatiņu. Kādas jums būs izlasītās vai nolasītās? Nu tad, lai mācību gadu beigās nebūtu šāds, jo šāda grāmata ir ļoti bēdīga. Viņa raud, Rūķīti, Kiki. Paskaties. Jā, to es samīlēšu. Tad vispirms dar tā. Vispirms salīmē, tad pagaid, ka nožūst un tad samīlē. Sarunāts? Ir ka nesenīt labu dzīves kopā. Un mēs palasīsim kopā ar ēsi sēnes, kopā ar zvirbuļiem ogas un paši savas grāmatas. Un atkal sēžamies augšā, noliekam puķītes. Ezis mežā sēnes lasa, čap, čap, čap. Dziedam. Vēlika lieti graudas lasa, Mēs jau čap, 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 skan, skan, skan.
Ko tu dari tagad? Kāpēc? Evelīna, es nevaru nofilmēt, ja tu nevienies. Pāvērīte riekštus lasa, rak, rak, rak. Kaimis dārzās viņus lasa, rak, rak, rak. Rak, 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 rak. Rak, rak, rak. Rak, 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 rak. Rak, rak, rak. Svītolīši okas lasa, čir, čir, čir. Bet es visu saprotu, kā tas ir. Čir, 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 kā tas ir. Čir, 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 kā tas ir. Sēnes putes, kartupeļas, re, re, re. Lielas turkus, mazas burkus, ABC. Re, 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 ABC. Re, 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 ABC. Re, 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 ABC. Jā. Apliecība izsniegta Elīzai Iepaļikovai. Stūrīcēm ārā. Kristofers ir foršs, viņam ir daudz prieka, izdomā foršas spēles, braukā uz mila riteni un baigi ātri. Tiešām ir izteikti. Daudz var uzrakstīt. Vēstuli arī. Nu, tad jau es gaidīšu vēstuli uz Čučumūžu. Starp citu, mums Čučumūža Ziemeļstūrī dzīvo arī Ziemassvētku vecītis. Tad viņš arī gaidīs jūsu vēstules. Pateikt, ka jūs rakstīsiet? Jā, es noteikti pateikšu. Bet nu parādām, cik grūti bija novilkt pašu pirmo svītriņu. Ceļamies augšā un pamēģinām tagad, kā tur mācījāmies tos burtiņus rakstīt. Strīdoju, strīdoju, strīdiņas, svītroju, svītroju, svīdiņas, ķeksēju, ķeksēju, ķeksīšas, āķeju, āķeju, āķīšas. Atpūtinam rocienus un tagad pamēģinām cilpot cilpiņas. Evelīna. Atpūtiņu. Cilpoju, cilpoju, cilpiņas, ļipoju, ļipoju, ļipiņas, punktoju, punktoju, punktiņus, burtoju, burtoju, burtiņus. Kas tas ir pa burtu? Tādā svarīgā vārdā, uz kurien jūs tagad iesiet. Skola! 3-4! Skola! Rakstam tālāk! Valstīgi nebuli. Rakstam tālāk! Naktī piešautīgi nav, piedums visi nokajau, ai cik ļoti gribu viņu, viņu. Naktī piešautīgi nav, piedums visi nokajau, ai cik ļoti gribu viņu, ļoti gribu viņu. Mazu, gudru, datoriņu. Informācija vecākiem. Nu, vajadzēs jau arī daktorus, nekā nevar darīt, tas jau šodien piedars pie lietas. Kādu
skolu, vai ne? Nu, daudz, jā, grāmatas, darba būtnīcas. Ko vēl? Zīmuļus, ko vēl? Pavasars. Gožkrāsu. Stāvot, ūdenskrāsas. Parasto zīmuli. Dzēžgumiju. Penāli, kur to visu salikt. Nu, Padomā, pildi. daudz, vai ne? Un ja es jau ņemtu līdzi arī kādu mašīnīti vēl no savu visu, kas vismīļāko. Un tad vēl zini ko? Lielo pūzli. Jā, Un to varētu. Un vēl man vajadzētu šito MP3. Kā tā tā? Un mobīlo telefonu. Un zini, varbūt pat vairākus. Vienu bitei un vienu vēl kaut kā. Jā, un futbolu arī taču vajag. Jā, un kožnenes, un daudz. Tad varētu ne tikai pateikt, bet arī citus pacienāt. Nu, Ruģikīgi, tad es nezinu, vai tev tā skolas soma tu varēs panest. Nu, būs jāņem tāds šūdīts, lai vēl. Nu, es tagad laikam iešu pie katra. Ruģītis Taustiņš tieši šim izlaidumam ir uzrakstījis dziesmiņu, ko visu jāliek skolas somā. Es iešu pie katra no jums, man būs soma, iedomāsimies. Fantāzijas skolas soma. Un man katrs pateiks, ko viņš tur ieliek. Sarāds? Lūdzu! Jādomā, jāizdomā, ko es likšu skolas somā. Jāsāk laiku skart un viss, jāsāk laiku skart un viss. Drīz jau pirmais ir pētis. Grāmatas ir pašā priekšā, lietuvis ar somā iekšā. Sešas darba būtnīcas, tas jau, protams, nav nekas. Kas vēl bija? Lineāls un ceļškumīja. Sīmot jūrpils palmas, tas jau arī nav nekas. Kas vēl bija? Lineāls un ceļškumīja. Sīmot jūrpils palmas, tas vēl arī nav nekas. Ūdenskrāsas, otras līme, pastāvības un grāmatzīmes. Lielais zīmēšanas bloks, man es te visu, nebūs joks. Skolmērs un piešķības, balto sāku ārīgības. Konfektes un kožnenes, naudas pacienāšu. Es Ai,
arī jāsakārto. Saplētības nebeidz beigties. Man liekas, ka tā grūti. Kristers ir ļoti mīļš, labi spēlējis, bišķiņ nepaklausīgs, citreiz labi mācās, draudzīgs un palīdz meitenēm. Foršs. Tikai dažreiz nedalās ar savām mantām. Māk uztaisīt labas mājas, ar visiem spēlēs spēles. Viņš māk labi rakstīt burtus un vārdus, patīk roboti. Ko? Izskatās, ka visiem ir apliecības. Tātad, tev no Rūģi, nu tomēr neiztiks bez tā bērndārza. Nu tad uz skoliņu. Ceļamies augšā, puķis vēl noliekam pagaidām, bet viņas būs vēl vajadzīgs. Uzmanību! Tas vecumis, uz skoliņu, man kājas manas, ordu veido dzīve, te atnesās kārtīt, te dzirdāte jūtamīte, es mācīšu tūlīt. Un atkal, tāds gailītis no polas, un dziļāta zāvences, skoliņu un skolu, no priecīgs tiešu es. Rūdies un spēles, un raidas nāšu prieks, pagrunāt angļu mēlē, man Kristus piestieks. Tas ir labi un tevi, padomīgi un daudz, viens mājam un tevis, citu mums ātrijāls. Pamāja mums ir vīdīgai un nav! Skaidrs no polas, un dziļākas lāvences, no priecīgs tiešu es. Kāpēc? Skaidrs no polas, un dziļākas lāvences, skoliņu es skolu, no priecīgs tiešu es. Jā, bet droši vien jau sākot domāt par skolu, ir daži jau izdomājuši, par ko viņi gribētu kļūt, kad skolu pabeigs, kad izaugs lieli, ir daudzinātāji. Jā, man liekas, ka jau tajā vecumā sāk domāt. Pastāstiet mums ar! Mums katram ir bijis reiz dzīvē kāds sapnis bērnībā, tagad un arī nākotnē. Arī šiem jaunajiem cilvēkiem ir savs sapnis. Reiz tālāk, 2045. gadā, kad kuģi negrims un lidmašīnas nekritīs, kad cilvēki būs sirsnīgi un mīļi, Latvijas delegācija tika uzaicināta uz vispasaules kino festivālu. Uz festivāla norises vietu delegācija nogādās ātrvilcienu vadītājs Viesturs ar savu uzticamo komandu. Par pagatavotiem gardiem ēdieniem vilciena restorānā rūpēsies gardēžu atzīta pavāre un kondiktore Elīna. Bet par laipno apkalpošanu un konditorijas izstrādājumu pārdošanu rūpēsies šarmantā pārdevēja Samanta. Par ceļotāju veselību parūpēsies akurātā un izpalīdzīgā ārste Evelīna Pulture. Esam sasnieguši galamērķi. Tur delegācijas sagaidīs armijas vadonis Roberts ar karavīru parādi un armijas virsnieku orķestri. Orķestra pavadījumā tiks demonstrēti BMX riteņbraucēju demonstrējumi un viņu treneru Ralfa, Kristera un Rikārda izcilais sniegums ar elpu aizraujošiem šova elementiem. Pirms lielā iznāciena uz festivāla skatos tā dalībnieku tērpus daļinās pasaules slavena dizainere Elīza. Viņas asistentes
ar lielu gadu pieredzi friziermākslā Renāte Vanesa Megija un Gabriela Keita veidos dalībnieku frizūras. Par festivāla dalībnieku žilbinošo smaidu rūpēsies zobu dakterīte Paula. Pēc balvas pasniegšanas ceremonijas grandiozajā šovā uzstāsies pasaulē plaši pazīstami mākslinieki Nikola, ģitārists un bundzinieks Nils un rekteris Kārlis. Festivāla ietvaros pēc programmas dalībniekiem tiks piedāvāt iespēju apmeklēt slavenu mākslinieku Miķeja, Arta un Jēkaba personāla izstādi, kurā tiks piedāvāt tādi slaveni darbi kā Ābeles ziedonība, Sprīdītes laimes meklētājs, lidojums visumā. Par mākslas galerijas ekspozīcijas ugunsdrošību atbildēs ar vairākām medaļām par īpašu drosmi apbalvotais ugunsdzēsējs Aigars. Festivāla noslēgumā dalībniekiem tiks piedāvāt iespēju iegādāties topmodelis Evelīnas Grinkēvičs demonstrēto sēdus. Dienas gaitā festivāla dalībniekiem būs arī iespēja apskatīt suņu un kaķu izstādi, iepazīties ar jaunākiem sasniegumiem veterinārijā medicīnā, lekciju lasīt, dzīvnieku ārsta Annija. Būs arī iespēja apmeklēt konferenci par tēmu Jūsu nākotne jūsu rokās. Konferencē ar savu pētījumu uzstāsies pieredzes bagātais skolotājs Kristofers. Pirms došanās mājās festivāla dalībnieki dosies vēl pēdējā pastaigā pa pilsētas krāšņajām un saulainajām ielām. Tur viņi ievēros suvenīru veikalu un nolems tajā iegriezties, kurā viņus pārsteidz skaistās, laipnās un brīnum jaukās pārdevējas Sanija un Evelīna Davidāna. Nogurušie festivāla dalībnieki jūsmos par izdevušos festivālu un kaldinās jaunus plānus par iespēju apmeklēt vēl kaut ko jauku un skaistu. Mēs jums novēlam visu sapņu piepildījumu. Ai, paldies, nu tas bija visbrīnišķīgākais stāsts. Kā tas nebija dzirdējis vēl nevienā izlaidumā. Tas bija tik lielisks stāsts, Redzeroģīt Kiki. Un lai tas notiktu, tālajā 2045. gadā ir jāpabeidz ļoti daudz skolu. Jā, bet es labāk gribētu, izvēlēties kaut kādu tādu profesiju, kur nav tik daudz jāmācās. Nu, kur te nav jāmācās, visur jāmācās. Nē, bet es, piemēram, varētu būt mežsargs. Vai tu mežsargam nekas nav jāzina? Ne, bet to jau es apmēram zinu. Nu, ko tu zini, piemēram? Nu, es pazīstu kokus. Nu, pastāsti. Nu, ir tādi lieli koki, ir mazāki koki, un tad ir ar lapām vēl koki, un ar skujām koki, kad novirs lapas, tad viss tiek. Jā, un kāds ir galvenais koks? Egle! Kādēļ? Nu kā, ja nebūtu eglis, nebūtu Ziemassvētku. Un dāvana, ja? Nu, nē, man gan liekas, ka Latvijā ir cits tāds koks galvenais. Kā to sauc? Koals. Jā? Tāpēc, ka uz pieclatniekā? Nē, Ruģi, Kiki, tāpēc, ka liels, stiprs un ilgi dzīvo. Nevar par mežsargu arī daudz jāzina, ļoti daudz. Nu, zini, tad vēlēs būtu gandrīz ar mieru pievienoties Kristoferam, kurš gribēja būt skolotājs. Nu, bet skolotāji, man vai te nav jāmācās? Nē, skolnieki mācās. Nu, bet skolotājiem jau jāzina vairāk par skolniekiem. Bet es varu pajautāt skolniekiem, un tad viņi pateiks. Nē, Ruģi, Kiki, ar skolotājiem arī jāiet skolā, nekā nevar darīt. Nu, tad, zini, atliek vēl tikai viens. Nu? Ko es varu iedomāties, ja? Nu? Es tad varētu būt prezidents. Nē, nu klausies, vai tu tiešām kāds gribētu, lai Latvijā būtu dumjš prezidents? Nē, kāpēc? Es jau arī tā negribu. Es domāju, ka prezidentam ir ļoti daudz padomnieku. Un viņam galvenais ir svarīgi zināt, kurā brīdī kaut kas ir jāpaprasa. Jā, un tad viņam visu pasaka, viņš ir ļoti labs un gudrs prezidents. Nu, Ruģi, Kiki, to mēs nezinu. Redziet, bet lai tas kļūt par prezidentu, tad nevis tev vien jāgrib, vajag, lai citi tev gribētu. Un tagad visiem kopā būs viena priekšvēlēšana dziesmiņa. Nāc no tuvāk, jā.
Nāc ar man to. Nevar atrast, kur viņš. Ja es būtu skrodējis, ja es tāds būtu, es pēc modes jaunākās, mammai plēku šoku. Ja es būtu direktors, tad mans tētis mīlēs, visas vīzinātos, jaunā automobīli. Es esmu tikai nekas, bet es saku, kas nekas, nezavošu es kaut kas. Bet es esmu tikai nekas, bet es saku, kas nekas, nezavošu es kaut kas. Ja es būtu dakteris, nevis neslīmotu, mans māmītājs zālītes, es man nedotu. Bet, ja pastīgs būtu es, avīzes gan rastu, vecam dāvām pensiju, katru dienu nērētais. Es esmu tikai nekas, bet es saku, kas nekas, nezavošu es kaut kas. Es esmu tikai nekas, bet es saku, kas nekas, nezavošu es kaut kas. Tagad pats galvenais. Ja es būtu prezidents, ja es tāds būtu, tad it visiem Latvijā saukas vienotu. Ja es būšu prezidents, tad iztaigājiem man, katram šajā pasaulē, vietā īstā vīrā. Es esmu tikai nekas, bet, kad būšu es kaut kas, būšu zālītis kaut kas. Es esmu tikai nekas, bet, kad būšu es kaut kas, būšu zālītis kaut kas. Paņemam savus puķes visi. Un viņas to godam ir attaisnojuši šo uzticību. Lūk, viņi ir veseli, priecīgi un gatavi skolai. Bet audzinātājiem šodien, es domāju, ka maz drusciņu taurentiņš sirsniņā plīvien spārnus. Brīžiem gamoliņš ieskrien kaklā, un brīžiem migliņā izmiglo acis plaukstiņus, jo viņas ir pieradušas un pieķērušās jūsu bērniem tāpat kā tie būtu viņu bērni. Vecāki, es domāju, ka jums ir daudz mīļu vārdu, ko teikt. Šodien, vismaz tos svarīgākos. Vai nāk nekādi? Nāk. Jūs arī dzirdēt to teicienu, es lēni nāku padarāt, kamēr vecāki gatavojās. Es arī gribētu apsveikt tās skolotājus un tās skolotāju palīgus, kas ar jūsu bērniem strādājuši kopā jau 2 gadus, un viens ir arī bērni, kad ilgāk ar viņiem strādājuši. Jūs redzējāt, cik jūs bērni paklausīgi ir? Vai viņi mājās ir tādi? Ir jau vairāk. Vispirms es vēlētos aplausus jūsu bērniem. Un tad es gribētu iedot nelielu dāvanu katrai skolotājai.
klase, aplausu lūdzu. Skolotāja Aira. Skolotāja palīdza Ņina. Skolotāja palīdza Liliju. Teic tas bučas, ja? Es uzspiešu to tevi turēt tikai ārā.